Sveiciens visiem! Kā solījām, beidzot esam tikuši uz ūdens un veiksim elektromotoru Lowrance Ghost ātrumu testu. Lai noteikti ātrumu mēs izmantosim Lowrance universālo pulti. Un tātad jau uzreiz var iepriekš pateikt, kad laivā esam 2 cilvēki, pilna bāka ar degvielu. Un šis tas no ekipējuma makšķerēšanai. Tātad šobrīd mēs primāri veiksim pirmo braucienu ar 36 voltu akumulātoru. Pēc tam nomainīsim viņu un uzliksim 24 voltu akumulātoru. Tad varēsim salīdzināt, kāds ātrums un kāds patēriņš ir gan vienā variantā, gan otrā. Tad ķeramies pie darba. Tātad noņemam no ankura. Ieslēdzam elektromotoru. Šobrīd mums bija 30%. Un palielināmies. Pieregulēsim kursu mazliet. 60%. $85. Un 100. Tātad šobrīd sasniedzam 7 km/h pie 100%. Maksimālajā ātrumā patēriņš ir 40–39 ampērs. Tagad mums ir nomainīts 24 voltu akumulātors, bet, lai mēs varētu sākt veikt testu, mums ir jānomaina elektromotoram spriegums no 36 uz 24 voltu. To mēs darām šeit uz pults. Ejam settingos. Izvēlamies. Trolling motors. Ejam uz leju, līdz sasniedzam voltāžu. Un šeit ņemam 24 voltus. Ja? Apstiprinām tātad 24 volti. Tātad šobrīd mēs esam sasnieguši pie 100% maksimālās jaudas. Esam sasnieguši 6 km/h. Ar 24 voltu elektromotoru. Un patēriņš ir 50 ampēris 24 voltu akumulātoram. Tā kā šāds rādījums mēs esam sasnieguši. Cerams, ka šī informācija mums noderēs. Mums pašiem arī bija interesanti vienkārši salīdzināt, kā tad ir atšķirības ar 36 voltu akumulātoru un 24 voltu akumulātoru. Tā kā paldies jums un tiekamies uz ūdeņiem. Visiem neasakas!